Ar nedēļas ziņu apskatu tuvāk Latgolai Alise Plus studijā Juris Saukāns. Atsavadēt īslodzījumā mirušo Krīvijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija pīkdiņ Moskvā izrada vairākas tūkstošus cilvēku. Visu nedēļu dažādos lēmiņos gan Eiropas Savienībā, gan aiz jos robežam tika publiskoti dažādu augstu stāvošu amatpersonu viedokļi par to, ka Navaļnija smierts ir Krīvijas pašreizējo režima realizēta slepkavība. Visu šo nedēļu izskaņoja atbalsti un viedokļi par Francijas prezidenta Emanuela Makrona preses konferencē sacītu, ka izlūk neizslēdz rietumvalstu sauszemes spēku nosūtīšanu, lai sasniegtu Eiropas mērķi sakaut Moskovu. Financial Times, atsaucoties augsta ranga Eiropas amatpersonam un militāru personam, gan apgalvoja, ka rietumu spēcvienību karavēri jau atcerūna Ukrainā. Ukrainā esot arī liels skaits brīvprātīgos no rietumu un postpadomju valstīm. Svešu zemju legionu veidoja pieredzējuši karotoji un olgūtņi. Saskaņā ar Ukrainas amatpersonu sacītu, Ukrainas ārvalstu legionā ir apmēram 20 000 ārzemnieku no vairāk kā 50 valstīm. Šonedēļ Eiropā dažādos formatos turpināja protestēt lauksaimnieki. Pirmūdiņ pie Eiropas Savienības ākas Briseļā, kur notika bloka lauksaimniecības ministru tikšanos, Eiropas kvartalu nobloķēja ap 900 traktoriem. Policisti lika lītā iudiņa metējus par to, ka lauksaimnieki dadzinoja rīpas un šove petardis. Tūkstošiem lauksaimnieku Varšavas centrā šonedēļ protestēja pret Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku un lātes portikas importu no Ukrainas. Savukārt Parīzē pīkdiņ Francijas policija Elizejas laukos aizturēja 66 protestētojus, kuri bija nobloķējuši satiksmi. Latvijas centrālo statistikas pārvalde šonedēļ paziņoja, ka Latvijas iekšzemes koprodukts pagājušajā gadā sazamazināja par 3% desmitdaļām salīdzinot ar 2022. gadu. Pagājušajā gadā Latvijas IKP faktiskajos cenos bija 40,31 miljards eiro, valdības gala patēriņa izdevumi tamā pašā laikā pieauga par 7%. Vienlaikus Latvijā no 1. marta ir paaugstinota akcīzes nodokļa likme alkoholiskiem dzēriņiem un visu veidu tabakas izstrādājumiem. Riezeknis pilsētas dūme šonedēļ beidzot pieņēma lēmumu par 3,5 miljoniem eiro samazinot budžeta izdevumus, lai varētu stabilizēt pilsētas finanšu situāciju. Tēriņu mazināšana tiks panākta pārskatot brīvprātīgos funkcijas un optimizējot budžeta izdevumus, un tas ļaušot kādā no nokušām sēdēm pieņemt jau bezdeficita budžetu. Nokušo Riezeknis dūmes sēde plānota jau pirmūdiņ, 4. martā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība šogad turpinās atbalstīt daudzdzīvokļu moju energoefektivitātes uzlabošanu un pīgulūšos teritoriju labīkortošanu. Dēļ šīm mērķiem šogad pašvaldības budžetā paredzētas 856 000 eiro. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšstādātojs Andrejs Elksniņš un vēl 9 Latvijas pašvaldību vadītāji šonedēļ pīzavīnoja Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas universitātes sadarbības memorandam, lai kopīgiem spēkiem varētu veicināt kvalitatīvu izglītību Latvijā. Augšdaugavas novada bērnu jauniešu vokalos muzikas konkursā Balsi 2024 šonedēļ starp 11 vokaliem ansambļiem augstākos pakopes diplomu izcīņāja Ilūkstis bērnu jauniešu centra vokalīs ansamblis Īzaklaus, vadītāja Daina Paukšte, koncertmeistare Judīte Žīgure. Lūk tādi šonedēļ jaunumi. Studijā bija Juris Saukāns. Par raidījumā tuvāk Latgolai saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.